Mediju vidē diskusijas izraisījusi pašvaldības vēlme akreditēt žurnālistus darbam Domē zināmā mērā noslēgusies. Šodien akreditācijas kartes saņēma pirmie akreditētie, kas bija ieradušies uz kārtējo Domes sēdi. Tostarp arī portāli ir Liepāja korespondenti. Vairāk stāsta Liepājas Domes mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Zane Ģirne. Bijām tātad izsludinājuši datumu līdz 28. maijam. Tas bija tāpēc, ka, lai lielākā daļa no mēdījiem, kas vēlas atspoguļot pašvaldības darbu, varētu iesniegt savas anketas, un mēs centralizēti sagatavot šīs akreditācijas kartes vienkops. Šobrīd esam sagatavojuši 21 akreditācijas kartiņu. Cik mēdīji un kādi varbūt ir izteikuši vēlmu akreditēties? Būtībā ir pārstāvēti visi Liepājas mēdīji, arī Dienas biznesa, kas ir tātad nacionālā mēroga mēdījis, Baltijas pirmais kanāls un pārējie ir Liepājas vietējiem mēdījiem. Ziņa aģentūra BNS arī ir akreditējusies, jā. Šobrīd jau dažas tādas lietas, lai atvieglotu žurnālistiem darba Domē, jau ir izdarītas. Pirmkārt, jau šodien bija pirmā Domes sēde, kur mēs bijām rezervējuši akreditētiem žurnālistiem sēdvietas. Tā ir viena lieta, ko mēs solījām. Otra lieta ir tā, ka būs akreditētiem mēdījiem iespēja novietot Domes autostāvvietā savu auto, un viņiem tiks izsniegtas caurlaides, atļaujas. Tas vienkārši ir tā iemesla dēļ, lai ierodoties uz Domes sēdēm, komisijām, komitejām vai kādām citām intervijām, pat ērti novietota automašīna nebūtu jāmeklē kādā citā stāvvietā, kur ir brīva vieta. Tāpat centralizēti visi šie mēdīji, kas ir šobrīd akreditējušies Domē, tiks akreditēti arī vasaras lielākajam festivālam Liepājā, Summersoundam, lai žurnālistiem nebūtu dubultā atkal jāaizpild akreditācijas anketas. Darbs vēl noteikti turpināsies un būs vēl citas tādas ērtības lietas, ko mēs varēsim mūsu sadarbības partneriem, akreditētiem žurnālistiem piedāvāt.